Sveiki, brīnumdari! Šodien mēs ar tevi iemācīsimies zīmēt interesantu rozi un palīdzēs mums skotu mākslinieks, arhitekts, akvareļu gleznotājs un jūgenstila perioda rasētājs Čārls Renī Makintošs. Kas tev šodien būs nepieciešams? Zīmulis, zaļš, sarkans flomasters un marķieris vai nu melns flomasters. Vēl tev būs nepieciešams zīmulis un lineāls. Tad nu sāksim. Paņem vai nu papīru, vai nu penāli, audumu. Man ir šāds darbiņš beigās sanāk uz penāļa. Bet, ja tu darbojies uz papīra, tad sadali lapu divās daļās. Lūk, viena un otra, bet tā kā darbiņš būs mazliet mazāks, tad es samazinu. Šeit mums sanāk 10 centimetri. Lūk, divas daļas. Sāksim ar pirmo. No sākuma mēs izmantosim kaut ko apaļu. Lielāku un mazāku. Lūk, šeit man ir aplis un arī šeit. Uzlikšu virsū un apvilkšu. Lūk, aplīts, tā būs pirmā rozīte un otra virsū. Paskaties no sākuma, tikai tad uzliec, jo šeit sanāk reku virsū. Un vēl būs nepieciešams uzzīmēt vēl mazāku aplīti. Man ir šāda glāzīte, paskaties mājās, kas tev ir apaļš. Un šim ir jābūt mazliet zemāk. Kad to esi izdarījis, tad paņem lineālu un novelc līniju uz leju, kā jau puķītei un otrai puķei. Arī tāpat. Un trešai uz leju. Rekur sanāk 3 puķītes. Tad mēs uzzīmēsim lapiņas. Lapa būs līdzīga ūdens lāsītei. Viena uz augšu un otra šeit. Tad no šīs es vilkšu šādu iepaļu līniju un pabeigšu pie šī kātiņa. Lai izdekorētu tālāk, es novilkšu līniju arī šeit. Un lai līdzīgs būtu Čārlza Renī Makintoša darbiņam līdz galam, tad šeit es uzzīmēšu šādus dekorus. Un arī apakšā. Tad mēs turpināsim un zīmēsim rozi. Bet no sākuma apskaties Čārlza Renī Makintoša darbus. Čārls Renī Makintošs dzimis 1868. gadā 7. jūnijā Skotijā. Policijas priekšnieka ģimenē. 4. bērns no 11. Bet Čārls bija smagi fiziski slims
un tāpēc tēvs viņu atdeva vietējā arhitekta darbnīcā, kur viņš veidoja šādus skaistos darbus, un ar tiem arī kļuva slavens. Lūk, šīs rozes, kuras tu redzi interjerā telpā, un skaistās lampas. Lai uzzīmētu rozīti, mēs turpināsim. Sāksim no šīs mazākās. Uzzīmēsim iepaļu līniju un otru šeit. Un tagad nebaidoties uzzīmēsim šādi un šādi. Man ļoti patika viens no Macintoša darbiņiem, un es izmantošu šeit viducī kā lodziņu. Lūk, viena rozīte mums ir gatava. Otrai rozei izmantošu arī šīs līnijas, lai ir. Pievilkšu klāt šeit un šeit, un šeit pa vidu lodziņš. Šī puķīte ir pa virsu, un tā ir aizmugurē. Uzzīmēšu arī šeit, un novilkšu līnijas arī viducī, lai veidotos šeit. Bet šeit es vēlos, lai lodziņš būtu mazāks, tāpēc novilkšu vēl līnijas, un tad lodziņš. Lūk, sanāk interesants rozītes. Lai pabeigtu šo zīmējumu, man ir no sākuma viss jāapvelk ar melno marķieri. Nospied pauzi un apvelc arī tu. Tātad, tagad atlicis mums tikai mazliet izkrāsot. Paņem sarkano flomasteru un izkrāso sāna dekorus. Rozes mums būs sarkanas, tāpēc mēs izmantojam sarkano krāsu arī citās vietās. Un tagad tev ir jāiekrāso rozītēm dekoratīvās lapas. Tagad tu mācies zīmēt arī šādas rozītes. Vari izmantot, zīmējot apsveikuma kartiņas vai kādu zīmējumu ar rozēm. Iekrāso kārtīgi. Ja tu strādā ar audumu, tad var pārkrāsot vairākas reizes. Lūk, zīmējums paliek spilgts un skaists. Šeit man pat iekrāsojās, bet es to arī atstāšu šādi. Viduci šeit atstāšu baltu. Apkārt, un šeit arī viducītis būs balts. Un tagad mums ir atlicis paņemt zaļo un iekrāsot lapiņas. Lai neskumtu, Macintosh zīmēja daudz dārza puķis. Rezultātā viņam sanāca vesela kolekcija vai cikls, kur nosauc par herbāriju. Tātad tur bija dažādas puķis, dārza puķis uzzīmētas. Un šīs puķis, šos zīmējums viņš izmantoja arī pēc tam interjera izrotāšanai. Kas ir interjers? Tās ir istabas, tās ir telpas. Un tagad mums ir atlicis padarboties ar otru
zīmējumu, kas būs arī līdzīgs, bet šeit mēs neizmantosim melno. Mēs neizmantosim zaļo. Mēs izmantosim melno un sarkano flomasteru. Tātad es uzreiz novilkšu ar flomasteru šo līniju. Šos abus zīmējumus tu vari izmantot kā apsveikumu kartiņu, bet vari izmantot vienkārši kā glazmu. Tātad otra pusīte. Atkal paņemu savus rīkus apļu zīmēšanai un uzzīmēšu šeit apakšā vienu puķīti, gandrīz pie pašas maliņas. Un tagad virzīšos uz šo pusi un uzzīmēšu no sākuma mazāku un lielo vilkšu tā, lai nepārvilktu pāri. Šādi. Lūk, arī 3 puķītes mums sanāk. Būs līdzīgs zīmējums, bet bez zaļās krāsas. Un šeit mēs neizmantosim sāna dekorus, bet mazliet savādākus, kas arī ir iedvesma no Macintoša. Šeit līnijas ir nevis taisnas, bet izliektas. Es velku ar roku, un šeit būs 3 lapiņas, kas arī ir kā ūdens pilītes. Vienu pagrieztu virzītu uz āru. Šeit vēl vienu un gandrīz guļus vislielāko šeit. Ko es tagad darīšu? Es uzzīmēšu kātiņu šai puķītei, un šīs lapiņas kāds virzīsies uz āru. Šeit pie lielās puķes un šādi. Lūk. Šīm puķītēm mēs daram tāpat kā pirmajā attēlā, uzzīmējam 2 līnijas, lai veidotos laukums viducī. Novelkam vēlreiz, un šeit es gribu mazos lodziņus, tāpēc novelku atkal līnijas. Lielā puķe uzmanīgi nepārvelkam uz mazās. Šādi. Un atkal mazāku. Šeit būs pavisam mazs lodziņš. Tā kā marķieris man ir resns, tad jau sanāks, ka šīs lodziņš sanāks tikpat tumšs kā šis. Un trešā roze. Nu, tu jau māki zīmēt ļoti labi rozes. Tu jau zini, kur ir jāvelk līnijas, lai sanāktu šāda rozīte. Lūk, ir mazie dekori. Mazie dekori, tāpat kā Macintosh izmantoja, tā kā viņš ļoti bieži taisīja interjeros vitrāžas, tad šis zīmējums ļoti bieži parādās vitrāžās. Un šādi 4 stūri tur arī parādās. Un tagad mēs ņemsim atkal melno marķieri un visu iekrāsosim. Uzliec pauzi un darbojies. Viss ir apvilkts, un tagad tev būs nepieciešams tikai melns un sarkans flomasters. Šos 2 mēs iekrāsosim melnus kvadrātiņus un šo sarkanu. No sākuma izkrāsosim rozītes, tāpat kā iepriekšējā reizē, atstājot mazo lodziņu viducī. Lūk. Ja tu nevari paspēt
kā vienmēr, nospied pauzi, pabeidz darbiņu un turpini skatīties. Tagad mēs krāsojam tikai rozītes. Paliek balts tikai iekšā lodziņš. Šeit viņš ir iekrāsojies, man šeit viņš ir melns. Vispār Macintosh darbojās ne tikai ar stikla vitrāžām, bet arī ar tekstīlijām, ar betonu, tā kā viņš izdomāja dažādas ēkas, gan ārpusē, kā izskatīsies arhitektūra, ja? Kā iekšā interjers, viņš pilnībā visu pārdomāja. Tad viņš izmantoja tādus materiālus, kas vēl viņa laikos nebija bieži lietojams. Un viņš pirmais Britānijā savos projektos izmantoja plastikātu, ko tagad izmanto ikdienu. Lapiņas šeit ir melnas. Šodien mēs ar tevi esam iedvesmojušies no Čārlza Renī Makintosha, skotu mākslinieka, kurš ļoti daudz darbiņus ir izpildījis tieši Lielbritānijā. Un viņš ir slavens arhitekts, tātad izdomā ēkas, mājas, akvareļu glaznotājs un jūgenstila perioda rasētājs. Tas ir laiks, kad tieši strādā ar dažādām skaistām puķēm, kuras vijās, un augiem. Viņš darbojās ar metālu, tekstīlijām un vitrāžām. Paldies tev par šodienas darbiņu un ceru, ka šo zīmējumu tu varēsi izmantot gan apsveikuma kartiņās, gan apgleznojot, piemēram, telefona vāciņu vai nu penāli. Vai arī kādu citu priekšmetu, bet neaizmirsti pajautāt pieaugušajiem, vai to drīkst apgleznot, lai nesanāktu ķipele. Tiekamies nākamreiz. Brīnumdarī ar jaunu darbiņu. Ja tev patika nodarbība, nospied patīk.